Esiet sveicināti Perfekšanās 6 kanālā. Nu ko, uzrausim vienu sēriju, kā vecos labos laikos, tikai es, kamera un jūs. Jo šobrīd nezinu, uz cik ilgu laiku būs tā, kad es atkal pats filmēšu, un viss būs pa vecai modai, nebūs nekādas super trakie joki, nekādas tur specifekti, scenāriji vai kaut kas tam līdzīgs, jo uz kādu laiku mums tad filmētais nebūs. Viss bija baigi forši, bet nesanāca mums pēc laikiem. Vienam savu darbu, otram savu darbu. Filmētājiem nebija tikai pamatdarbs pie manīm, tāpēc arī mums sāk rasties problēmas ar laiku pielāgošanos un visu to. Tad beigās sapratām, kad uz kādu laiku pārtraucam. Un noteikti, kad es iespējams meklēšu kādu citu, vai šobrīd es mēģināšu vairāk atgriezties tā kā, teiksim, pie tiem pašiem pirmsākumiem, kur ir vairāk kaut kādu projektu, ko es daru garažās un tādas lietas. Nekādus šovus, neko tam līdzīgi vairāk netaisīsim uz kādu laiku noteikti, bet šoreiz ne par to ir stāsts. To mēs atstāsim citreiz. Šoreiz gribētu jums pastāstīt par manu G05. Un ko es gribētu par viņu pastāstīt? Daudz no jums ir jau ievērojuši, ka šī ir vienīga automašīna, kur man tik ilgi ir. Tas ir nedaudz vairāk kā pusotru gadu. Un tas ir tiešām priekš manīm kā tāds, es teiktu, brīnums, bet reāli man tā automašīna ir iepatikusies, tāpēc šodien jums pastāstīšu reāli visus plus un mīnus, ar kādiem es esmu saskāries šajā pusotru gadu laikā. Nu tad tā, varbūt no sākuma atgriezīsimies pirmsākumos, varbūt tie, kas arī nezina, tad es šo X5 G05 19. gada 3 litru dīzeli 195 kW nopirku aizpagājuši gadu novembrī ar kaut kādiem 250 vai cik pār tūkstošiem noskrējienu. Jā, īstenībā diezgan jauna mašina, bet ar lielu noskrējienu. It kā likās, ka varbūt labāk tādu nevajag, bet šodien es varu pateikt, ka šim noskrējiens neko nenozīmē. Ja tas, protams, viss nav nobraukts Latvijā. Es viņu nopirku pilnīgi parastu M-sportu, bez jebkādām tur smukuma lietām un tam līdzīgi. Protams, ka tajā laikā automašīna man likās tiešām ļoti simpātiski, foršs, un tas bija vispār tāds reāli kā mans sapnis, kurš piepildījās varbūt ātrāk nekā es to biju vēlējies. Pirmais, ko es izdarīju, uzreiz jau uzliku visu spoiler kits, ko vien varēja nopirkt, melnās restes, spoguļu uzliks un visas tās lietas. Un tajā laikā jau man likās viss, es esmu izdarījis to, ko es varu izdarīt. Un arī diskus nopirku. Tad man iešāvās galvā ideja, ko es kaut kur redzēju, kad viņiem var uzlikt šo F95 24. gada body kit un pārvērst viņu par pilnīgi citu automašīnu, kur ir praktiski 5 gadi jaunāk un tā tālāk. Un, protams, ka man tā ideja ļoti iepatikās, kā arī pirms šitās trakās idejas tiku atcerējies, viņu pārkrāsoju zilu, jo šitā automašīna agrāk bija melna. Tad es viņu aizvedu uz Auto Exotiku šajā krāsā, kas ir arī BMW krāsa, San Marino Blue. Krāsas kods ir B51. To arī ļoti daudz cilvēku man prasa. Tā, ka tiešām daudz domā, ka šitā nav BMW krāsa, bet tā ir. Tas nav nekas super rets un super liels noslēpums. Jā, bet krāsa ir vienkārši afigēna. Video, ne tuvu viņi neizskatās kā dzīvē, un to ir absolūti visi pateikuši. Jo izskatās viņi ļoti, ļoti iespaidīgi, kad arī tīra viņa ir ļoti spīdīga un viss. Viņa arī kaut kādā mērā piedod lielāku spīdumu nekā cits krāsas, ko es arī esmu ievērojis, kas ir tāda interesanta specifika. Ļoti reti, kuras krāsas tā dara. Tad es viņu pārģērbu šādu, jau vairāk kā gadu atpakaļ. Un vēl joprojām lietoju viņu šādā veidā. Un teikšu vienu, nenožēloju nevienu dienu, kad es iegādājos šo automašīnu un visu, ko es ar viņu esmu izdarījis. Varbūt arī jūs ierakstiet komentārā, kā jums liekas, vai es esmu pāršaus pārpa strīpu, vai es esmu sačakarējis automašīnu, vai es esmu uzlabojis. Kāda ir reāli jūsu attieksme? Jo viss kādas komentārus es esmu dzirdējis, varbūt ne tieši, bet ka rakstīt, ka tas ir pilnīgs kolhos, pilnīgs tur bezjēgu un tā tālāk, bet es laikam tā neuzskatu. Bet šeit, protams, galvenais tas ir, vai man viņa patīk. Un ar to arī vajadzētu samierināties, jā. Tad vēl viena lieta ir, ko es nesen izdarīju, kas bija laikam tāds, nezinu, no maniem jaunības laikiem, jo es biju to gribējis. Un tā ir tā dārga lieta, es teiktu, kas varbūt nav īsti vajadzīga, bet es nenormālīgi vienmēr gribēju individuālo numuru, jau tā, ka reāli ļoti, ļoti sen.
Un es to arī izdarīju. Jā, paņēmu individuālo numuru, baigi ilgi par šito domāju, kad 3 reizes esmu bijis iepriekš CSDD prasījis, vai 86 ir pieejams. Un tad viendienu es saņēmos, kas nebija viegli. Es nezinu, kāpēc es esmu daudz lietas pircis, kas maksā diezgan dārgi. Bet šī lieta, kad es braucu pirkt, man likās, tā kā es kaut ko daru varbūt nepareizi, vai tas bija tāpēc, ka es tik ilgi uz to gaidīju. Un es beigās to izdarīju un paņēmu. Jā, tas ir 3700 eiro par numuru, bet ja mēs redzam, kādu tirgū tagad cilvēki brīžam prasa par 2-ciparu, 3-ciparu numuriem, nu tad laikam jau šis neliekās nemazam tik dārgi. Bet, te arī tas fakts ir, kad daudziem varbūt liekas pilnīgi bezjēgā, bet tas bija tāds reāls sapnis, kas man vilkās gadiem, un es viņu vienkārši gribēju izpildīt. Tas nav pontam, tas nav, lai citi domā, cik es tur esmu kruts vai ko, tas ir tīri tikai priekš manīm. Tas ir kā mans kārtējais sasniegums, ko es esmu kādreiz gribējis, un šobrīd to esmu izdarījis. Un tas arī viss. Jā, tā es daru paras lietas, tāpat automašīna arī ir. Tas ir mans tāds, kā teikt, sasniegumu, tāds ček, kad es to esmu izdarījis, un tas ir mans. Ko citi domā, man pilnīgi vienalga, jo es visu, ko es daru, visas tās lietas, es tās priekš, kā teikt, sevus, un ja kādam vēl tas patīk, kāds to novērtē, esmu ļoti pateicīgs par to, un super, tas ir prieks, bet visā visumā tas ir tikai un vienīgi, lai pierādītu kaut ko sev. Kā arī, protams, vēl viena svarīga lieta, kas ir šī automašīnai, ja mēs pārbaudīsim viņu caur kāru vertikāli, vēl joprojām viņai ir tīra vēsture, nav notīts, nav bijusi avārijās. Automašīna ir bijusi pārtaisīta, ir bijusi pārkrāsot, bet vēsture viņai ir tīra. Un kā arī, protams, pārbaudot caur kāru vertikāli, tu sapratīs, ka tur ir viss kārtībā. Un tā arī reāli ir. Tik cik tas, kad ir krāsa mainīta un vispārējais, to, protams, viņi nekad neuzzinās. Bet šī visa informācija arī ir atrodama internetā. Jūs ziniet, tāpat visi video ir par automašīnu, kas ar viņu noticis. Tā kā arī šī automašīnai tā vēsture ir tāda plašāk pieejama. Bet ja tu pērc automašīnu, par viņu pilnīgi nekas nav zināms, tu ieteikti pārbaudīt caur kāru vertikāli. Jo brīžiem tu uzzinās tādas lietas, kas tiešām tev atturēs pirkt šo automašīnu. Un izmantojot man atlaižu kodu Perfection 86, tu iegūsi 20% atlaidi. Beidzot ķeramies klāt pie X5 G05 3 litru dīzeļu ar lielu noskrējienu, jau ir 285 vai cik tur. Kāds tad viņš ir bijis šo pusotru gada laikā manās rokās? Ko es esmu izdarījis, cik es esmu ieguldījis, neskaitot visas smukās lietas. Tīri tehniskā ziņā, ja es viņu būtu braucis pilnīgi normāli, tā kā es tagad esmu braucis, izmantojis viņu ikdienā, braucis visu ziemu, vilcis piekabas, visur esmu pabijis ar viņu, jo šī ir reāla automašīna, ko es izmantoju pilnīgi katru dienu. Nav vispār, pa graņķirovkām braucu, pa zemes ceļiem, visur es braucu, kur es vien iebraukt ar viņu, kur man vajag. Tad primārais, ko es varu pateikt, tas lielais noskrējiens konkrēti šī automašīnai, pilnīgi neko nenozīmē. Tiešām, vismaz manā gadījumā tas tā ir. Jo visādi stāsti ir apkārt, tāpēc es konkrēti runāšu par savu pieredzi tikai. Noskrējiens nekādā ziņā nav parādījies, kad tā būtu kaut kāda problēma šai automašīnai. Nākošais ķēde bija pārbaudīt, tagad vedīšu vēlreiz pārbaudīt pēc 3 nobraukuma, vai nav pastiepusies, jo iepriekšējais viņi bija pilnīgi normāli. Un šīm automašīnām tagad to var pārbaudīt ar kompjuteru. Noteikti, cik viņi ir nodilusi. Kas arī ir ļoti liels plus, kas nebija iepriekšējiem motoriem. Patēriņi, ja mēs runājam. Es esmu dzirdējis, ka citi saka, ka viņiem ir vidējais 8. Es nezinu. Es godīgi tam neticu, jo man ir reāls vidējais ap 11, 12. Tāds ir pilsētā, būs stabili 12 ar normālu braukšanu. Uz šoseis, protams, var dabūt 7,5. Tā, ka tu, tiešām brauc, uz 90 tu brauc. Un ar piekabu, kad brauc, tad ir stabili uz šoseis 11. Jā, tas ir manā gadījumā. Es braucu diezgan tā, arī ar piekabu es braucu diezgan ātri, agresīvi negluži, bet, nebrauc nečunčini, jā. Tā kā tas ir pa patēriņu. Un, protams, kā jau mēs tūlīt ķeramies klāt tehniskai daļai, ko es šī automašīnai esmu darījis, tad viss vienmēr detaļas, ko man vajag, tur eļas filtrs, eļas, visus tādas lietas, kas nav saistīts ar oriģinālām, ja tu negribi, tad es vienmēr, protams, tās sūtu Trodo. Jo kāpēc tieši Trodo? Trodo ir tāda, kā teikt, vieta,
kur tu vari dabūt pilnīgi visu. Sākot ar detaļām, arī buferis, tādas visas lietas, kā arī pilnīgi viss, ko vajag tavai automašinai. Tu vari sēžot mājā pie kompjutera pasūtīt, un tev piegādās uz tuvāko pakomātu, tu dabūsi pa labāko cenu. Un ja tu izmantos mani atlaižu kodu Perfection26 un iepirksies virs 50 eiro, tad tavu vienalga, cik liela tā piegāda būs, viņi būs pilnīgi par veltu uz jebkuru tevis izvēlēto pakomātu. Tāpēc izmanto šo gadījumu, iekonomē laiku un naudu, protams. Eļļu es mainu ik pa 5-6 tūkstoši. Pat brīžiem esmu nobraucis varbūt mazāk. Es vienalga mainu eļļu, leju likvidu molī eļļu, mainu filtru. Viena eļļas maiņa tur kaut kādas 100 kapekām eiro. Un vienmēr viss filtrs ir bijis tīrs, nekādas skaidiņas, nekas tam līdzīgi. Tad, kas ir bijis dārgākais, laikam, ko es esmu darījis šajā automašinai, tad tas ir mainīju bremžu diskus un bremžu klučus, jo šajā automašinai 394, man liekas, bija izmērs bremžu diskam, kas ir diezgan liels. Un iepriekšējie oriģinālie diski nebija nodiluši ļoti, bet sanāca tas, kad viņi metās. Nezinu, kas tur ir, bet tā esot bišķiņ viņa problēma, kad viņi nenodils līdz galam, bet jau sametās. Un tu bremzējot pilsētā lēnām jūt tā tuk, nedaudz tev sit pa pedāli. Tāpēc es uzliku oriģinālos BMW diskus un arī oriģinālās BMW kalotkas, kas, ja būtu pirkts normāli veikalā, pie BMW dīlera, kā būtu, tas būtu ļoti tuvu pie 2000 eiro pa abām pusēm. Tas ir diezgan padārgi. Es viņus dabūju nedaudz lētāk no citurienes. Tā kā tas ir tāda lieta, ko jums jāņem vērā, ka bremžu izmaksā diezgan dārgi, bet bremzējās, viss cieņa ar visu piekabu, tu var apstāties tik ātri, kad tas ir to vērts samaksāt tādu naudu par šīm lielām bremzēm. Tad nākošā lieta, kas jums būtu jāņem vērā, kad jūs pirksiet G05, jums obligāti vismaz aizmugurējā razdatkā un aizmugurējā reduktorā būs jāmaina eļļa, jo manējām jau bija, kad es nopirku, braucot dot gāzi, viņš tāds noraustās un tad aiziet. Un sākumā domāju, ka tā ir kaut kāda liela problēma tajā automašinai, jo es biju viņu samaksājis, nopircis jau, un tad tikai es viņu dabūju. Bet izrādās, ka viņiem ir ik pa laikam jāmaina eļļas, jo viņas izstrādājās ātri, un tad rodās tāda vibrācija vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, un man tas pats bija. Nomainījām eļļas, un tagad jau 30 000 brauc vispār, nekāda raustīšanās, nekas. Tā ir viena no lietām arī, ko ņemiet vērā, kas ir obligāti jāizdara. Tad vēl noteikti, kas visiem ļoti interesē autodinamika, jo esmu dzirdējis arī tādas stāstas, ka tas 3 litru dīzels ir pa maziņu, tāda liela buņģa un tā tālāk. Tad es jums pateikšu no savas pieredzes, kad, protams, es esmu braucis ar visādu veidu automašinām, ar lieliem motoriem, maziem un tā tālāk. Tad es varu pateikt vienu, ka šitas 3 litrs, kas ir 195 kW, man viņš ir nočipots ritīgi, tā pa minimumu vienkārši nočipots, lai būtu atsaucīgāks pedāls. Viņam ir tāda, laikam, kaut kur, teiksim, tā 300 zirgspēki. Viņam iespējams 310 varbūt, bet, teiksim, 300. Nav bijusi tāda diena, reize kaut kur uz apdzīšanu vai kaut kas tam līdzīgs, kad man būtu trūkusi jauda. Arī pilsētā, ja tev vajag kaut ko ātri pārbraukt krustojumu vai ko nospiežot pedāli, viņš reaģē automātiski. Uzreiz, uz sitienu viss notiek tā, kā tam jānotiek. Un jauda ir pilnīgi pietiekama. Arī ap piekabu braucot, pilnu piekabu uzkraujot citu automašinu virsū, pilnīgi tā automašina nejūt. Viņi vienkārši brauc tā, kā viņi brauc. Tāpēc vai ņemt 40D, 50D vai kaut ko tam līdzīgi. Var ņemt, jā, ja jums ir tāda iespēja, droši nekādas problēmas, bet vai pietiek arī ar 3 litru? Jā, pietiek. Un tas arī pa lielam visu, ko es gribēju pateikt, jo jauda uz šo lielo buņģu, kas īstenībā nav nozām tik liela, kā varbūt liekas, ir pilnīgi pietiekama tā, ka, es nevienu dienu neesmu nožēlojis to, kad man ir 3-litrīgais. Un tagad nedaudz parunāsim par automašīnas komfortu, kas ir, protams, viena no svarīgākām lietām arī automašīnai, jo tu atrodies vienmēr iekšpusē, tu brauc, un tas ir, man liekas, arī, kas ir ļoti svarīgi, lai tu automašīnā justos ērti. Un viss ir tāds, es teiktu, parocīgs, pārredzams un tā tālāk. Man vismaz tas ir ļoti svarīgi, jo, piemēram, es ar tādu piemēru teikt, kad sēžot šajā automašīnā, ir ļoti labi, es pārredzu, ka man ir sēdeklis līdz pašai zemākai pozīcijai.
Es redzu ļoti labi, man liekas, stikla izmērs ir ļoti pietiekams, viss pārredzams, viss foršs. Bet tikko pāris dienas apakaļ biju iesēdies pašā pēdējā X3, kur arī ir it kā viss foršs, bet iesēžoties automašīnā, man liekas, ka stikls ir ļoti maziņš. Es sēžu, es redzu nenormālīgi daudz kapotu vidu, kas tā kā, tu skaties uz priekšu, bet tu ritīgi daudz redzi kapotu. Un bija tā sajūta, kad tu esi tāds tā kā nedaudz iespiests. Tā sajūta man nepatīk. Tāda paša sajūta arī izraisa vecie X7, vismaz, manā ziņā. Iekāp iekšā ir tāda sajūta, ka tev tā kā griezt būtu, pieņemsim mājās griezt ridīgi tuvu galvai tāda saspiest sajūta. Tā man nepatīk. Un tāpēc šī X5 tāda sajūta nav. Šeit ir plašuma sajūta ļoti forša. Tāpat arī panelis šis man, kāds šitas ir pre-faceliftam, man patīk daudz labāk nekā ir jauniem, kam nāk tāda liela planšeta, viņa ir apmēram šī tik augstu, un šitā vietiņa nav. Ir arī ar tādu nācies braukt, ir forši, izskatās jaunmodīgāk, jā, bet es sev negribētu. Pirmām kārtām, kas man ļoti besī, kad otrā pusē krīt putekļi, ka viņam nav pār tā mala, kā ir šeit. Šeit man arī jau ir bišķiņ tas, kad ir putekļi garām, bet tur ir visā garumā. Tā ir viena lieta, kas besī. Un otrs man tas, kad ir tikai tā planšeta atsit nedaudz pilnīgāko AliExpress. Tādu lētumu ziņu, nezinu kāpēc. Bet tas ir tīri mans viedoklis. Tāpēc šādu veidu, kā ir šeit panelis un viss tas izkārtojums, man liekas, ka šis ir reāli ideāli. Jo man viss ir parocīgi, viss ir forši, vērsts pret šoferi. Vienmēr braucot, tu visu var redzēt, tev nekas nekur netraucē un nekas nekaitina. Arī sēdekļi, man nav komforta sēdekļi, ir parastie Recaro ar labu ādu, kas ir arī īstenībā šitām automašīnām var uztrāpīties laikam arī uz ādas aizvietotājiem. Jo man redziet, pieņemsim, par tūlīt 300,000 būs, un šitā maliņa vēl joprojām nav ne saplīsus, ne nodilus, nekas viņai nav. Tikai nozīmē, ka āda ir ļoti laba, bet pērkot automašīnu vajadzētu noskaidrot, kur īsti āda ir. Sēdekļi arī šie ir ļoti ērti, tāliem gabaliem. Esmu braucis arī ar komforta sēdekļiem un arī ar komforta MX sēdekļiem. Viņiem arī šitiem parastiem nāk. Es neteiktu, ka bija tas, ka man bija no sākuma likās, ka es tādus sēdekļus ļoti gribu. Es gribētu MX sēdekļus tikai tāpēc, ka viņi smuki izskatās un te iedarētos labi. Bet vai viņi ir super ērti, tā ka, nenormālīga atšķirības starp šiem nav. Tas pats arī, kā man likās, kad es gribētu ar pilno pneimu, jo man ir sporta amortizatori parasti ar atspērēm. Tad es arī teikšu vienu, kad arī pilnai pneimai nav tik liela atšķirība, kā bija agrāk iepriekšējiem modeļiem izjūtam viņi. Tāpēc šoreiz ir tā, ka man ar šitām sēdinātām atspērēm palika automašīna foršāka nekā bija ar oriģinālām atspērēm, kas ir M-Sport, kas liekas ļoti jocīgi, jo parasti ir tā, ka, ja tu nosēdini, paliek cietāk, bet nē. Šī gadījumā es vairākiem esmu dzirdējis jau G klasēm, kad uzliekot H&R atspērs, sēdinātājs 35 mm, automašīna paliek foršāk vadās, nedaudz mīkstāk, bet vēl joprojām viņi neļodzās, nekas nenotiek. Bet paliek komfortablāk braukt, tā kā es to arī varētu ieteikt, kas grib. Liekas jocīgi, kāpēc džipu sēdināt, bet, protams, es izskatu dēļ to esmu izdarījis. Jā, 35 mm esmu nosēdinājis. Ko es vēl esmu salonā izdarījis? Es esmu ielicis, AliExpress Bowera Wilkins mūziku. Bet, ko es varu pateikt vienu, kas ir interesanti, kad viņam reāli visi šitie vāciņi izskatās identiski, un, kas bija liels pārsteigums, kad tumbas 4 nāk un priekšējā nāk līdzi reāli, kas ir plasmasens un tieši tās pašas ar visiem kodiem virsū, ko izmanto BMW liekot Bowera Wilkinson. Tā kā arī aļikā viņas tirgo un skaņa arī izmainījās, bass palielinājās no tām tumbām nekā bija iepriekš, un skan īstenībā ļoti labi, kaut gan man bija ne pati tās zemākās kvalitātes skaņas sistēma, bet nebija arī nekāda krutā, bet ļoti forši skan, ir basi labi, kas iepriekšējiem BMW, teiksim, F klases, skaņas sistēmas nav tās labākās, piekritīsim, ka nav, skan diezgan tā, it sevišķi tā ir parastā.
tāpēc G-klasēm ir daudzas lietas uzlabotas, un to, ka daudz saka, ka tur E-klases viss tur 39, tās bija mašīnas, un tās tika ražotas un taisīts labi, tad tās ir pilnīgākās muļķības. Es jums saku, tās ir pilnīgākās muļķības. Jo paskatieties, šīs automašīnas pie 300 000, 0 emocijas, kad viņas ir braukts tik liels noskrējiens, nobraukuši. Tad paskatieties pie 300, kādi jau ir tie 39, 46 un tā tālāk. Labi, tur ir gada starpības arī, bet pēc nobraukuma, ja mēs skatāmies, tad tur ir viss slikti jau, bet šeit vēl joprojām viss ir forši. Bet, labi, tas atkal ir mans viedoklis, jo man ir bijusi tā iespēja iet visām automašīnām cauri, tāpēc es nedaudz arī zinu, ko es runāju. Bet, protams, kad nav tā, ka visiem ir tādi jāpiekrīt, ko es saku. Tas ir tīri tikai un vienīgi mans viedoklis un man pieredze. Kas ir viena tāda lieta, kas man ļoti patīk, ko ir izmantojuši, pasākuši to, kad start stop vai vispār pogi nav šeit, kas agrāk īstenībā mani besīja, tad viņi ir tagad šeit nolikt. Tu iekāpjot iekšā, tad cerams var redzēt. Tev pilnīgi nekur roka nav jāstiepi, nekas jādara, jāskatās, kur ir pogi. Tu vienkārši noliekot roku, tu viņu nospied, un tas pats arī ātrumkloģi, tu uzreiz var ielikt ātrumā. Man tas liekas tik ērti, jo tu iekāpjot, tev nav jāveic nekādas liekas kustības, kaut kur jāmeklē, kas, kur, ko, un tu vienkārši apsēdies, nospied pogu un ieliec ātrumā. Tā, ka tu jau sēdi komfortabli un tev vairāk nav jākustās. Tas man tāda maziņa feature, bet man rītīgi patīk. Un tagad iekāpjot citās automašīnās, kur tā nav, man tāds liekas bišķiņi nesaprotam, kāpēc ir jāliek tur. No tādām interesantām lietām, kas ir gātā, ir vēl viena lieta, kas man rītīgi patīk, kad bagažnieku vāks verās vaļā uzreiz ar abām pusēm. Tas man arī liekas vidīgi kruti, kad apakšējā daļa tev nav jāiet tikai iepriekšējiem F-niekiem spiest, un viņš attaisās. Tāpat arī aiztaisās viņi, arī tev nav atsevišķi nekas jādara, tu vienkārši nospied un paceļās. Akal tāda maziņa nians, bet man viņi rītīgi patīk. Un tās ir laikam visas lietas, ko es esmu stāstījis. Tās ir tās, kas ir novedušas mani līdz tam punktam, kad man šobrīd šī automašīna liekas ideāli. Kā viņi izskatās, kā viņi brauc, kādi ir bijuši šobrīd tas, vispār tās pusotru gadu viss tas džornijs kopā, kad nav bijuši nekādas tur problēmas, nekas tam līdzīgi, tāpēc uz šobrīd man liekas, ka, man ir bijusi tā doma, es varētu pārdot viņu, nopirkt kaut ko citu, un tad es domāju, ar ko? Piemēram, facelift šitādi es negribu, daļ tā paneļa, tas būtu it kā tas nākošais solis, bet man nepatīk tas panelis, man patīk šītas panelis. Vizuāli man viņš izskatās tikai facelift, ko man vairāk vajag. Un tad es saprotu, ka šobrīd nav tāda mašīna, ko es gribētu. Tīri prikolam nopirkt, jā, bet vai viņi būtu labāk par šo, diez vai. Tāpēc šobrīd ir tā, ka es īsti negribu, ja kāds man nāktu dot to summu, ko es gribu par viņu, nav zemākā, bet tā ir vismaz vidējā, tad es noteikti tev padomātu, varbūt piekristu, bet lai es zinātu, ko es nopirkt vietā, ne, tur pilnīgi ne. Es varbūt gribētu kaut kādu X, varbūt benzīnieku, tagad paprāvēt kaut kādu 50, pabraukāt, vai kaut ko tam līdzīgi. Jā, tas vēl būtu interesanti salīdzināt dīzeli ar benzīnu, bet es noteikti, ka pie šitās markas, šitā tieši kūzavu es vēl palikšu kādu laiku, jo zinot arī kāds nāk jaunais ārā, nāks tulītās, tad, tas tiešām man nepatīk. Ir tā, ka es varu atzīt arī to, ka BMW sāk raut ar vien dziļākā zarā ar automašīnas izskatiem, kas man personīgi nav pieņemami, tāpēc es domāju, ka uz tām, kas ir jaunākas, man es negribēšu viņas. Es turpināšu labāk braukt ar vecākām, kuras man personīgi patīk pēc izskata, jo mans izskats ir ļoti svarīgi. Cerams jau, ka BMW nāks pie prāta un beidzot sāks arī ražot smuks automašīnas pēc šitiem 26. 27. kas iet uz augšu gadu. Bet, domāju, ka tas nebūs tuvākos 10 gadus. Okay. Cerams, kādam noderēja šī informācija. X5 ir tēma. Vismaz manā uzskatā, manā pieredzē, superīga automašīna, ikdienai ideāla automašīna. Tiešām visu darīt, vilkt, vest, visu, pilnīgi, es nezinu. Kreč ir rītīgi labā, ko es vairāk varu pateikt. Bet jā, lieliski tev paldies, ka noskatījies šo video un tiekamies jau nākušajā. Paldies tev, čau!